Vīns vai vīna trauks? Šī ir interesanta doma, kuru mēs dažkārt pārāk aizraujamies ar to vīnu trauku un aizmirstam par to pašu vīnu. Un domājot par pašu vīnu, es zinu, vārdā ir daudz un nekad neesiet salda vīna pilna, bet svētā gara pilna. Tā ir viena lieta. Un tad es domāju, bet kas tad tas tāds ir, kāpēc tādā kontrastā viņu nolikt, kāpēc arī tādā līdzībā viņu dot šo vīnu. Un tad es tā aizdomājos, nu jā, man ir tā pieredze bijusi, kad lietojot vīnu, ja ceļš viņš ir salds, garšīgs vīns, tad ir tā, ka viņu gribās vēl un vēl. Un ja tu nemāki apstāties, tad, protams, cilvēki piedzerās, pēc tam pat ir jāvēmj. Un vīns vēl ir tāds viltīgs, kad viņš kaut kādu laiku dod tādu fake sajūtu, kad visi baigi forši. Bet īstenībā tu esi galīgi jau pillā lilā. Un tad vēl domājot par pašu vīnu, es aizdomājos, ar ko vīns sākās. Vīns ir sākumā sula. Un ja šī sula pie noteiktiem apstākļiem, noteiktā veidā tiek uzturēta, tad beigās viņi pārvēršas par vīnu, un tad viņi būtībā beztermiņi. Ja viņi tiek pareizi uzglabāti, viņš ir beztermiņi, un viņš paliek aizvien interesantāks un labāks. Teicu, man tas tā baigi uzrunāja, un tas liek domāt par ticību, kad īstenībā sākumā tu esi vienkārši vīnoga sula. Un bez Kristus tu īstenībā šī vīnoga sula sēd postā, bet tikai tad, kad tu pie noteiktiem apstākļiem tiec, palikts, tad tikai tās lietas mainās un notiek. Tā kā varbūt kaut kas nodara. Šalom.